Dāmas un kungi, kinokoncerts! Esiet sveicināti, mīļie radio SVH klausītāji. Klāt ir kārtējā kinokoncerta sērija, un šoreiz tā būs veltīta kinoaktrisei Veltai Līnei. Saruna ar dižo aktrisi notika viņas mājā Baltezera krastā, liņājot vieglam, vasarīgam lietutiņam. Māja par uzvaru. Pirmā nosacīta Rīgas kinostudijas filma un pirmā jūsu filma. Kā jūs nokļuvāt filmēšanas laukumā un kino? Es tikko biju atgriezusies no Kurzemes katla, un man jau gaidīja drāmas teātris, kā toreiz viņu sauc, tagadējais nacionālais, ja? Un viņi paši man sameklēja. Un jāsaka, ka visa tā grupa un viss darbs notika faktiski, cik es atceros, Ļeņingradā. Katru rullīti veda attīstīt tur. Mēs bijām Padomju bulvārī, otrajā stāvā, kaut kādā dzīvoklī. Tur Ļeņingradā? Nē, šeit Rīgā? Šeit Rīgā. Un Ļeņingradā mēs nebijām sūtīt tikai filmīs attīstīt. Un vispār, kad skatās šito materiālu, kaut vai Māja par uzvaru, tas ir nekrologs, ja? Un bez tam, ja runā par nekrologu, tad tā ir vienīgā iespēja, kur mūsu
teātra māti, leģendu Bertu Rūmnieci var redzēt kustāmies. Es tieši par Bertu Rūmnieci arī vēlējos jums vaicāt. Filmēšanas laukumā, ko jūs mācījāties no viņas? Kāda Berta Rūmniece bija filmēšanas laukumā? Man viņa piegāja nevis sapņodama. Viņa piegāja ļoti reāli, kā pie darba, kas ir jādara. Un man faktiski ar viņu kopā nebija. Dimiteram bija ar viņu kopā. Jūs man prasat tik senus laikus, ka tas ir tāpat kā tagad ir Jurim Dimiteram 60 gadi jau, ja? Un es atceros, ka mēs Ogrē, kur bija apmetusies grupa, lai varētu maksāt komandējumu naudas, tas ir attiecīgie kilometri, ja? Un es atceros, ka mēs spēlējām voleju, un pie priedes atsēdusies sēdēja Džemma, un viņai bija puncītis, un tādā puncītī bija Juris Dimiters. Tā jūs varat iedomāties, cik vecus laikus jūs vaicājat. Bez tam viņa sēdēja tur, un rozā un zilās krāsās gaiši, rozā un gaiši zilās vilka savas pirmās etīdes uz audekla vai papīra, es nezinu. Un Oto Skūme tevišķīgi noraudzījās, tā smaidīdams pie sevis, lai bērns paniekojas. Tā jūs varat zināt, cik tā ir tāla senatne. Bez tam tā ir vienīgais materiāls, tā filma, kur ir Ludmila Špilberga. Viņa, diemžēl, nesagaidīja arī filmas pirmizrādi. Nē, viņa bija izoperēta jau, un mēs zinājām, ka viņa atvadās ar to lomu no mums. Un tā bija brīnišķīga aktrise. Tā ir mana pirmā partneri arī uz skatuves, uz kuru ost. 45. gadā bija tā izrāde. Tā kā tā ir arī, es atceros, ka mēs braucām no filmēšanās uz Rīgu, un režisors atcerējās, ka viens kadrs vēl no Špilbergas ir vajadzīgs. Un mēs apstājāmies un kaut kur pa ceļam, melnā lakatā, ka viņi pavada visus uz fronti. Ja drīkst vaicāt, kāda ir sajūta aktierim strādāt ar partneri, labi apzinoties, ka šī, acīm redzot, ir pēdējā sadarbība? Grūti, tas bija smagi, jo mēs visi to zinājām. Viņai dzīvoja pat kalponi klāt, lai vispār viņu pabarotu, uzturētu, tā lai viņi var kadrā ieiet. Un tur ir, bet daudzās filmās jau bija pēc tam Dimiters, ja, bet tanī viņš bija pirmo reizi, un viss Jānis Osis, viss aktieri, viss ir nelaiķi. Kino koncerts. Na parahottu tu na kuhu, Tomas si, grand amigo. Ķersimies klāt mazliet priecīgākai filmai Salne pavasarī. Šai filmai jūs tikāt uzaicināt uz kinoprovēm, netikāt pie lomas, bet tikāt pie kā lielāka. Pie Venēcijas es tiku, bet zināt, ko padomu laikā nozīmēja braukt uz ārzemēm. Un es tur nodzīvoju Venēcijā, Lido salā, veselu mēnesi pilī. Tur bija arī Sofija Loren, kur savas pirmās lomas veidoja.
un es biju viņas guļamistabā pat. Mēs fotografējamies. Man ir tāds uzņēmums uz žurnālu Vāk, kur mēs esam abas divas nofotografētas. Un cik dīvaini, ka manam vīram, Gunāram Cilinskim, vajadzēja saulespuķēs filmēties ar viņu kopā. Kā jūs, kā tolaik Padomju Savienības pārstāvi, uzņēma šajā Venēcijas kinofestivālā? Kā pret jums attiecās žurnālisti, citu valstu kinematogrāfisti? Vispirms mēs nerunājam itāliski, ja? Un bez tam tā bija no Padomju Savienības izteikti politiska filma, un tāpēc nedomājiet, ka viņi priecājās par to. Bet mēs priecājamies, ka mums bija iespēja mēnesi padzīvot Venēcijā. Un es pat, kad es uzzināju, ka man jāiet uz provēm, un mēs bijām salikti ar Gunāru Cilinski kopā. Viņam arī būtu pirmās provas bijuši. Un man, bet es tanī laikā saņēmu uzaicinājumu, ka man ir jābrauc un jākārto dokumenti, un, protams, es pat nepainteresējos, kāda rezultāti ir un kas tā. Tas bija jūsu pirmais brauciens uz Itāliju? Jā, es vēl pati aizbraucu otrais, jo Venēcija, man liekas, tāda pilsēta ir, kur nevar aizmirst un kur neliek vilties. Katrā vietā tas ir tāpat, kā cilvēks domā par kaut kādu vietu un aizbrauc tur un viļas. Venēcijā nav vilšanās. Runājot par filmu Uz jauno krastu, kinokritiķi tolaik īpaši izcēla jūsu tūplānus, mirdzošās zilās acis, un tajā pašā laikā teātrī arī notika šī romāna dramatizējums. Kā kinofilma vienlaikus sadzīvoja ar teātra izrādi tobrīd? Vai tas palīdzēja vai traucēja? Bet man jau bija cita loma pavisam teātrī un kinofilmā cita. Tā kā es vēl gribēju pateikt par to Māju par uzvaru, ka tā bija kalve faktiski mūsu grupām, lai pēc tam varētu būt režisori, mācījās. Tur inscenētais bija Ivanovs Armands, kurš ilgas gadus palika Rīgā, kinostudijā strādāja. Un viņš bija ļoti jauks cilvēks, un tas bija tāds, aktieru režisors. Un pie viņa mācījās mūsu visi slavenie pēc tam darbinieki. Tas ir tā, kā veidot grupu, kā rīkoties. Tur es nezinu, tagad neatceros tieši vārdā nosaukt, kuri bija tie, kuri režisori un direktori mācījās tur. Man liekas, ka Riepša vai nebija jau tad Viktors Riepš mācījās administrēt. Starp filmām Māju par uzvaru un Uz jauno krastu jūs piedalījāties kino mēģinājumos filmai Salna pavasarī. Toreiz jūs netikāt pie lomas, bet iepazināties ar Gunāru Cilinski. Tā ir, bet es saku, atgriežoties, ja jūs atgriežaties pie tās provas, tad man bija galvā tikai Venēcija, jo tas sakrit ar ielūgumu uz Venēciju. Katrā ziņā es domāju, ka filmēties jau es filmēšos vēl, bet Venēcija ir Venēcija. Tas ir tikai vienreiz, vēl pie tam Padomju Savienībā dzīvojot. Vai dodoties uz Venēciju, jums nebija jāsaskarās ar īpašām uzraudzības metodēm no drošības komitejas? Tas jau
nav zināms nekad. Nebija zināms. Tā kā kurš uzraudzīja man, to es nezinu. Bet mums ar Lūkovu režisoru bija nacionāli strīdi tur tādi, pa kuriem negribas atcerēties. 69. gadā uz kinoekrāniem iznāca filma Pie bagātās kundzes, kurā jums ir īsa, bet ļoti spilgta raksturloma. Kā tapa šis tēls? Nu, es par to esmu saņēmusi ļoti daudz uzslavas par tādu nieku mazu lomu. Vēl bez tam, es nezinu, kā ilgais ceļš kāpās. Sibīrijā arī, tur, ka es to kartupeli spiedu, pa visām šķirbām nāca kartupelis laukā, kad es runāju, kā es ienīstu. Ieceļotājs no Latvijas, ka es viņus skaitīju, ka viņi ir vācieši un fašisti un tā, pēc lomas, ja. Arī maza, bet ļoti spilgta un smaga raksturloma. Bet man teica, es pat gan neesmu redzējusi to sēriju, bet ļoti mazā filmā, lomā, man ir tāda veca mammiņa, ko jau dzird pēc manas runas, ka es esmu tāda tantiņa. Un tur man ir sīciņa loma, un režisori pat piezvanīja un teica, ka viņi ārkārtīgi daudz ir uzslavas dzirdējis. Tā kā man laimējās ar mazām lomām. Bet runāsim vēl par šo Pie bagātās kundzes, par šo mazo epizodi, kas ir kļuvusi par kino klasiku jau. Cik viegli jums padevās šī loma un gal galā tur taču bija tik daudz aktrišu, kurām bija jātēlo kalponis, bet visi atcerās tieši jūs tēloto kalponi. Nu, vienkāršība, laikam. Režisors arī tā teica, ka vienkāršība ir galvenais. Un es domāju, arī pārējot uz teātra lomām, ka tagad mūža galā es atceros arī, kā es spēlēju Divas sirdis, ka tik vienkārši es neesmu nevienu lomu spēlējusi. Un tāpēc viņi ieguva arī to uzslavas un smilģu balvu teātra naktī. Ja? Tā kā ilgi ir jāmācās mūža garumā vienkāršību skatuves un filmā.
Kino koncerts. – 1970. gads jūsu kino karjerā ir būtisks pavērsiena punkts. Oļģerts Dunkers jums piedāvāja pirmo mātes lomu kino – Klaus Mārtiņa dēls. Jā, tas bija tā skaisti pāriet uz mātēm. Es to šodien varu teikt. Paralēli šai filmai jūs filmējaties arī pie Ādas Neratnieces ļoti īsā, bet arī mātes lomā Vārņeles Republikā. Jā, man bija pavisam viegli Ventspilī iejusties, kur es biju bijusi kara laikā Kurzemes katlā. Tieši Ventspilī dzīvoju un strādāju bēgļu birojā, kur mēs vārījām caurbraucošiem bēgļiem zupas no zirga gaļas, kas frontē bija krituši. Vēl atgriežoties pie filmas Klaus Mārtiņa dēls, lasot dažādus kino dokumentus par šīs filmas tapšanas vēsturi, esmu atradis arī tādu ierakstu, ka kinostudija toreiz esot ļoti slikti organizējusi ēdināšanu filmēšanas laukumā. Vai tas bija tiesa? Nē, es neatceros. Es atceros drīzāk to, ka tad, kad es jau nezinu, kas pašlaik ir saimnieks Rīgas kinostudijai, viņa ir privatizēta. Jā, un es braucu garām tai vietai, kur sāka rakt zemi un teica, ka te būs Rīgas kinostudija. Un es vēl atceros šodien, ka es uz to teicu, ka tad viņi būs gatavi, kad man būs rūpniecības vecums. Bet iznāca tā, kad viņa vairs rūpniecības vecumā manā, viņa vairs nav Rīgas kinostudija. Sākot strādāt pie filmas Klaus Mārtiņa dēls, Oļģerts Dunkers esot atzinies, ka viņš jūsos bija iemīlējies jau no 15 gadu vecuma. Viņam bija 15 gadiem man. Tas gan netika precizēts šajā dokumentā, kurā es to izlasīju. Kā tur tolaik bija? Vai Oļģerts Dunkers tiešām jums atzinās mīlestībā? Nē, viņš neatzinās mīlestībā. Viņš tikai vienmēr lūdza man, lai es runāju svešinieku vārdus. Un tad, kad viņam atklāja pieminekli, tad es uz viņa vēlēšanos, kad viņš jau bija aizsaulē, es pie pieminekļa atklāšanas arī norunāju to dzejoli. Šajā filmā ir epizode, kas ir kļuvusi par Latvijas kino klasiku, par zelta fondu, jūsu atveidotās varonas aiziešanas aina. Kā tapa šis skats? Tur ir ļoti daudz tanī vietā, kur mēs filmējāmies, ļoti lieli ozoli. Es tā iztēlojos, ka māte aiziet pie šiem ozoliem. Es esmu dzirdējis, ka ziloņi mirst. Viņiem ir sava apslēpta kapsēta, ka viņi aiziet tanī vietā, kur ir iepriekšējie ziloņi nomirt. Un Klāvā Mārtiņa dēlā tur bija tādi veci, jau bojā gājuši ozoli. Un es tā domāju, ka pēc savas bagātās dzīves māte aiziet kā ziloņa kapsētā starp ozoliem nomirt. Jūsu nākamais spilgtais mātes tēls bija filmā Cīrulīši. Pēc 10 gadiem atkal Oļģerta Dunkera režija. Jā, man jau jūka, kura ir kura. Bet Cīrulīšos bija brīnišķīga barošana. Mēs smējāmies,
ņirgājamies un visi gaidīja, kad tās pusdienas vedīs un saulē turpat laukuma malā mēs ēdām. Es nezinu, kuram bija tas nopietnais bērns, ka tas skatījās, ko mēs ņirdzam tie lielie. Es nezinu, kuram bija. Šīs filmas sākuma epizode, kurā Zelma, jūsu atveidotā varone, ir spiesta atvadīties no savas iepriekšējās iedzīves un gatavoties prombraukšanai uz pilsētu ar tikai 2 koferiem, kā ir licis viņas dēls. Man tas atgādināja tādu kā ainu pirms izvešanas uz Sibīriju. Kāda jums bija sajūta tajā brīdī filmējoties un veidojot šo epizodi? Man bija žēl tās vietas, kas tika sadauzītas terīnas un ratiņi, piebalgas ratiņi un visādas muzeja vērtības tika sadedzināts lielā ugunskurā. Tie visi bija oriģināli, nevis rekvizīti, kas bija gatavoti speciāli filmai. Tas bija pa mājām apkārt savākts. Cilvēki labprāt deva to laiku šos rekvizītus. Nu, jā, viņi bija laimīgi, ka viņi no halamiem tiek vaļā. Šajā filmā piedalās arī Vija Artmane, un šī filma tappa uzreiz pēc viņas patiesas spožās kinolomas filmā Teātris, kas viņu padarīja par absolūtu kinozvaigzni Padomju Savienībā. Vai filmēšanas laukumā bija tobrīd viegli strādāt ar Viju Artmani tieši pēc filmas Teātris? Nu, es nezinu, kā režisoram, man ar Viju vienmēr ir bijuši ļoti labas attiecības. Tā kā es nevaru neko teikt, neviens slikt vārdiņ, ka viņai būtu sakāps galvā vai kaut kas tāds. Šī savstarpējā komunikācija starp aktieriem bija ļoti sirsnīga. Jā, tā var teikt. Un nākošā filma, kur ir māte, tas ir Indrāni. Gunārs visu laiku, kad filmēja, viņš nedeva man lomu, un es arī negribēju pie viņa filmēties. Bet pēc izrādes, kas bija teātrī Indrāni, viņam radās doma iemūžināt, tur jau gan citādas situācijas ir, un izņemot Kārli, Sebri, Indrāna tēvu un mani Indrāna māti, vairāk tur jau bija, man liekas, ka citi, no citiem teātriem. Un Gunārs gribēja, lai viņš šodien guļ, kur nolikta, bet kādreiz paskatīsies, kā bija Blaumans rakstījis Indrāns un kā viņš spēlēja kādreiz. Jo tagad labo kāju kreiso auskas. Vēl pirms šīs filmas Indrāni jums bija arī ļoti spilgta Dārtas loma filmā Dzīvīte, dzīvīte. Dārtas Baronas, Krišāna Barona sievas loma. Jā, un tā ir vecmāmiņa, ne tikai nevis tikai māte. Tā ir, jūs man gādinājāt, es jau biju aizmirsus. Tur dažs labs tagad ir liels vīrs, kas toreiz spēlēja Kārļa bērnus. Ja jums pašai būtu iespēja izvērtēt savas kino lomas, kuru jūs pati pēc dvēseles sajūtām nosaukt par mīļāko vai par nozīmīgāko? Un kāpēc? Nu, es domāju, ka Indrāna māte. Tā man sirdī tuvāk. Lai arī šī filma, salīdzinot ar citām jūsu kino lomām, ir varbūt mazāk rādīta un mazāk zināma. Bet gan jau izvilks kādreiz no plauktiem. Es tā domāju.
Kino концерт. Вот я, Варвара Сергеевна, был в Лондоне, и там собаки гуляют везде. Собака – друг человека. Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака – друг человека, а у нас управдом – друг человека. Vai ir kāda kino loma, kuru, ja jums šodien piedāvātu, jūs teiktu, jā, laiet, to es gribu nospēlēt? Šodien vairs es neko negribu nospēlēt. Es atteicos arī no 2 sirdīm, kaut gan man lūdzās, un skatītāji ārkārtīgi pieprasīja, bet es negribu vairāk. Man pietiek. Vajag mācīt cilvēkam kādreiz pateikt pietiek arī. Ja atskatāmies uz Rīgas kinostudijas laiku, Latvijas teātru aktieriem Rīgas kinostudija bija ļoti laba vieta, kur pilnveidot savus gan aktieru prasmes, gan arī daudziem piepelnīties. Kur ir tie sadzīviskie kinostudijas brīži, kas jums ir palikuši atmiņā un kurus jūs atceraties ar sirsnību un mīļumu? Mēs labi draudzējamies ar Dunkeru. Pārējiem man tā nav prātā. Es atceros, ka es teicu māju par uzvaru, minēju Armandu, kurš bija ļoti labs režisors, tāds priekš lomām, priekš aktieriem. Viņš vienreiz tur mums jau tādā laikā bija īsti zaldāti, vēl vilkuši zābaks pret kurpēm. Mums bija īsts tanks, ko mēs atstājam kalna galā, kurš brauc un cienījās. Un mums bija arī tā grupa, no cik es saprotu, vismaz Armands bija no Ļeņingradas. Un pārdzīvojis bija Ļeņingradas badu. Un reiz es atceros, ka mēs ēdām tādu vienkāršu putru, un viņš apstājās, un karoti paliek viņam, viņš skatās tanī putrā. Es saku, ko jūs domājat, kāpēc jūs neēdat? Tad viņš pateica, es atcerējos, ka nebija tādas putras un bija jācieš bats. Viņš to bija pārdzīvojis. Starp citu, runājot par pašiem vēl kino pirmsākumiem, vai atceraties, kura bija pirmā filma, kuru jūs noskatījāties kinoteātrī? Man tēvs veda uz tām saucamām kultūras filmām. Mums šausmīgi interesēja par zvēru un zivju dzīvi un tādu. Mēs ļoti gājām, un tēvs vispār gāja uz kino. Bet, kad bija īstā pirmizrāde un īstai pirmai filmai, tādu, ko var šodien rādīt, tā ir Lapinieka Zvejnieka dēls.
Un es atceros, ka es pie Splendid Palace, kā toreiz viņu sauc nevis Kino Rīga, ja, drausmīgi drūzmējās cilvēki, viss tas laukums bija pilns, un mani vīrieši kaut kādi, kas apkārt bija, kādi skuķi uzcēla augšā par to margu, nevis par kur kāpnes iet augšā, bet tur ir tādi sānos tādi loki. Viņi uzcēla mani augšā. Tad jau var teikt, ka jūs kino gandrīz ienes uz rokām. Jā, tā var teikt. Un tādā laikā Lapinieks bija izsludinājis sacensību uz Zentas lomu, lai visas skolnieces, mēs kā trakas skrējām uz to fotografēšanos, ka viņi bija, tā avīzē bija rakstīts jaunākās ziņas, ka vienu stāvus bildu un vienu līdz pusei. Un man tās bildes ir vēl tagad, bet es viņas neaizsūtīju aiz kautrības. Bet Lapinieks gan pēc tam, ka viņš vadīja Tautas teātri, kur man pieņēma no 450 cilvēkiem, man pieņēma pirmo. Jā. Nu ko, es teikšu jums lielu paldies par šo sarunu, un šodien atvedoties vēlos jums uzdāvināt jaunāko žurnāla Kino raksti numurus, Andra Bernāta grāmatu Aktieri par kino un arī mikrofonu ierakstu izdoto albumu ar latviešu kinofilmu skaistākajām melodijām. Paldies par sarunu! Dāmas un kungi, šis bija kinokoncerts ar aktrisi Veltu Līni. Ceļa zīmes, ceļinieka zvaigzne, tālu redzes, kam gaišas acis ir. Ceļā piedzimst un ceļā cilvēks mirst. Ceļa zīmes, ceļa zīmes, ceļa zīmes, ceļinieka zvaigzne. Šajā ceļā ir katram liktenis savs. Visu izšķirt var pagrieziens tavs. Debesīs deg zila, zila zvaigzne. Tava uzausta un sadegs kā tava. Ceļa soma, tava ceļa maize, bet jau rīt būs jāizaudzē sava. Kino koncerts. Nu, kā ir Lāsmiņa? Sāp, nabadziņš. Erika, onkoli, uznes mani kalnā. Nesauc mani par onkoli. Nu labi, Erika.
Kino koncerts. Nobaidīt mani gribējuši. Bērni tikko aizgāja gulēt. Lai paklausās kāds viņiem papucītis. Duraks bijis un duraks arī nomirs. Sāk, nu patiešām tā kā mazais bērns. Finito la commedia.